Čau. Čau. Man pilns vēders, ja tu zini. Es nezinu, ko es tur sabāzīšu. Tās bija izvērtības dienas. Jā, es gaidu, kad es varu tikt prom no visu šī ēdiena. Atpakaļ savā kultūrā. Nākamā mācība ir tik galā arī, ka tev ir cilvēki. Jā, es vēl kaut kā pieļauju to kā izmukšanu, ka, tagad tu vari sev atļaut kaut ko. Tu tik ilgi un tagad... Pats neatļauj, bet citas vai... Iemesls atļautās, ka to var izdarīt. Kā tev varēšana? Te Latvijā viss ok. Ēd, ko līgu un visi kārtībā. Man ķermenis pats pasaka, vai vajag fasting vai nevajag. Tāpēc citreiz piestumjos nākamā dienā, ok, piedod. Tiksim galā. Nu jā. Un tā, kamēr vispār... Man nevajag, ja es jūtu, ka man nevajag, tad nākamā dienā es neko vairāk nevaru. Man tas cukurs kā pavēl, tā nav cukurs. Nē. Augļi? Nē, man ir čipši, saldu un tāds, ko es negribu Anglijā. Wow, jā. Anglijas ēdienu un Latviju nekādīgi mēs nevaram salīdzināt. Bet ķermenim grūti adaptēties, vai? Jā, viņam vēl līdz šoks ir, jā? Jā, jo viņam grūti ir pārmērīt un man ir piepūšanās princips. Bet es jau ēdu tādus uz gaisa, uz ūdens bāzes. Kas ātri vēderā iziet cauri, jā? Bet te minerāls un vitamīns tomēr iedod. Tas jā, vēdera iziet daudz labāk. Jā, šodien mēs parunāsim par to, kā tev bija vienas dienas retrīts pie manis Mežgaļos. Mežgaļu pamatskola. Jā. Viņi tā kā būvēta, muiži ir tur bijusi, un viņiem pēc tam ir piebūvēta skola. Ja tāpēc, ka muiži bija tur, kur mēs palikām, tā ir muiži. Mēs gājām no aizmugures, bet no priekšu, kad tu ej, tur viņam ir muižas izskats, jā. Tas skats uz to laukumu. Jā. Tā ir muiža. Tā ir muiža, jā. Un tad skola piebūvēta pēc tam ir klāt, un tad viss tur noticis skolas laiki, jā. Tās bija tās dušas, kur netika. Jā, tur vienkārši vajadzēja atstāt vaļā, jā. Es tagad saliku kopā. Jā. Likās, ka tu ej no otras puses, likās tā ir pavisam cita ēka. Nevis tā, kur tur dzīvo? No tās, kur mēs gājām iekšā, ir sajūta, ka tā ir tāda modernā telpa, bet no otras puses likās tā vecā elpa vēl ir. Jā, kaut kur vēl neizmēlēts kaut kas ir kaut kāds telps, jo otrā pusē ir... Likās vienamībā divu īpašumu, jā. Jā, un tad tā skola ir pagastiem visiem pa vidu. Jo ciematiņi tālāk ir reāli ciematiņi, tur 2-3 stāv mājas ir kaut kur tālāk, bet tā skola bija visiem tiem ciematiņiem tā kā pa vidu, lai visi varētu sabraukt līdzīgās attālumos. Tur bērni palika pa naktīm vai tur viņi nepalika pa naktīm? Nē, katru dienu tur šo. Autobusu šis dēļ laikā. Absolvents, es esmu saticis tagad tur dzīvoju. Ok, cik ilgi es Latvijā jau? 3 nedēļas. Šī ir 3. Šī ir 4. pēdējā. Šī ir pēdējā 4. nedēļa. Pēdējā nedēļa Latvijā. Daudz izdarīja? Par daudz. Sastrādāja labi. Nemāku atpūsties tā līdz galam. Man ir visu laiku gribās kaut ko paspēt, izbaudīt, izdarīt, un cilvēki ir arvien vairāk, kur grib satikt, un man ir cilvēki, kurus es gribu satikt. Viens no tiem bija arī, kur pie tevis ļoti gribējās un gribējās vairākas dienas. Un kā tu tagad uzskati to atpūšanos? Tu vari kādreiz, piemēram, kad augām vispār, nostrādājam, atpūšamies, tur aizbraucam kaut kā atpūsties, bet vai tas nav tas, ko tu tagad dari tā atpūšanās? Tas, kas tev patīk, vai tas ir, ka vēl... Jā, es daru visu, kas man patīk, ja man nesanāk to cilvēku satikt, es pēc sevi pasaku, ka man nevajadzēja, ka to enerģiju, tam cilvēkam šoreiz nebija jābūt manā tajā sarakstā, bet atpūta man ir vairāk vai mazāk ir citādāk. Man ir tā, ka es gribu atpūsties, kas ir pilnībā atslēgties no visa, lai man netraucē, bet man ir to grūti, jo manās smadzenēs visu laiku notiek darbības un plānojums, kas uz priekšā. Tāpat laikā man ir tā, ka ja es neko nedaru, es nevaru arī atpūsties. Man ir ļoti sarežģīti tas, ka ja es neko nedaru, man liekas, ka es ieeju tajā depresīvā stāvoklī un ka liekas, es vairs neesmu noderīga sev, es neiedodu sev vairs neko. Man ir jābūt kaut kā... Bet arī tajā pašā laikā tu atpūties, tad, kad tu uzņem, jā. Tad, kad es daru. Labi, ņemsim to pašu piemēru arī par to atomu sistēmu, tā ir darīšana. Jā. Tā ir tā darīšana, bet tu atpūtini visu prātu, visu fiziski, emocionāli, lai gan es strādāju ar sevi tajā tumšajā istabā, nevis atpūtos, bet es strādāju ar sevi, jo izaugt, jā? Tur bija daudz lietas, ar ko man bija jāsastrādās. Kā tu raksturo to, ko tu dari?
man interesē vairāk, kā cilvēks ir atkal to titulu iedevis kaut kam nevar iedot titulu, piemēram, retrītiem, meditācijām. Mēs ielikam tev rāmi, lai tev izskaidrot tam nākošam personai. Es sev šobrīd saucu par multifunkcionālu personību. Multifunkcionāli, tas ir kaut kāds kosmos, nosaukums kaut kāds, jā? Jo es sapratu, ka visi grib man ielikt kaut kādās kategorijās, noteikumos, vai es esmu māte, vai darbiniece, vai office darbiniece, vai es esmu sieviete, partnere, sieva, vai es esmu dziedniece, masiere, vai es esmu retrīts, vai coach, vai mentors, vai tīkla mārketingā. Es esmu viss vienā. Iedod man instruments, es iemācīšos, kā to darīt. Un tad mana misija ir iedvesmot sevi, palīdzēt sev un caur sevi tālāk nodot citām sievietēm to visus instrumentus, kādam var noderēt. Man, ja tas noderēja man, viens no šiem instrumentiem var noderēt arī kādam citam. Kurš būs tas instruments, kas noderēs nākamam, es nezinu. Mani nodefinēt šobrīd es pati nevaru, un man nepatīk, ka man ir jāieliek, jo citādāk cilvēki man nesaprot brīžam. Viņi nesaprot, ko es varu dot, bet es varu dot jebko. Tas esi tu? Kas to dod? Jā. Kas tas ir? Pieredze. Tā pieredze, ko tu dod citiem? Caur savu pieredzi, mācībām, izaugsmi, pārdzīvojumiem, viss, kas ir nācis caur manu dzimtu, maniem draugiem, radiem, viss malākās milī detaļas, kas manā ikdienā ir bijis piedzīvots, ko es braucot uz Rīgu autobusā, bija tāds teiciens. Viss, kas ar tevi notiek, tu pat nespēji apziņā saprast visas tās dimensijas, ja paralēlas, ko tu redzi, tavs prāts visu redzēja, bet tu neatceries, tu atceries tikai specifiskas lietas. Bet patiesībā, ja mēs ieejam tajā zemapziņas stāvoklī un ļaujamies sev atcerēties, mēs atcerētos visu, kas tādā 360 grādos, kas ar mums notikās. Jā, tā atmiņa nav nekur pazudusi. Un tieši šo te visu informāciju līdz saviem 40 gadiem es viņu tad izmantoju, lai attīstītu sevi, un caur savu attīstību es nodotu šo te praktiskās zināšanas, praktiskās darbības citiem cilvēkiem, bet ļoti īpaši sievietēm. Bet skaties, ka arī tu, kad tu uzsāki vispār savus sevis mīlēšanas dienas? Man liekas, uzsāku tad, kad mamma pirmo reizi aizgāja uz Rīgu mācīties psiholoģiju. Tā bija man pirmā sapratne. Viņai bija 35 gadu aptuveni, jā. Tad, kad mamma pirmo reizi sāk mainīties un es sapratu, ka viņa mainās, ir atsevišķi darbības, par kurām es tādu nerunāšu, kuras bija noteicošais, kuras es redzēju fiziski uz sevi, sajūtu uz sevi, kā var mainīties cilvēks, un mainoties mammai, es sāku saprast šīs te darbības. Tas ir ļoti sen, bet tu neapzināti viņas visu laiku tevī ir. Tagad to es daru apzināti. Ar apziņu. Jā, tagad to es daru saviem instrumentiem ir iegūtiem. Jā. Klausies, ja pirmais jautājums ir, pēc kā tu nolēmi, ka esi gatava tumsas pieredzē? Kas bija tās? Man fascinē... Tu biji dzirdējusi vispār pirms? Es no tevis to dzirdēju, ne no kurienes par kaut ko tādu. Es pirmkārt nesaprotu, no kurienes tev, bet tad, kad es uzzināju, ka tu esi redzējis, ka tāda ir pieredze, es nekur nemeklēju īstenībā, kas tas ir, kas man notiksies, bet bija tā, ka man patīk lietas, kas nav publiski pieejams un katrs otrais dara. Jā. Šis nav pūlim, jā? Kas nav pieņemsim, astroloģijas kartes, meditācijas, elpošanas, to visi dara, un tas ir fantastiski, kas nenoliedz. Bet man vienmēr patīk izzināt kaut kas tāds, kas ir minoritātes daļa, kas vēl nav visiem aizgājis plašumā, un man patīk izbaudīt tās lietas caur sevi, un saprast, vai tas ir tas, ko es gribu dot tālāk cilvēkiem nodot, vai tas paliek man nepatika un kāds cits var izmantot. Un man patīk būt tā, ka daļai pirmai izbaudīt jaunās tādas lietas. Es vienu no pirmām, jā. Un tāpēc tā tumšā istaba, man bija, protams, savas bailes, kuras es gribēju pārvarēt. Tu man te neatbildi jau ātrāk. Jā, bija labi, bet... Es nezināju, vispār nekur tāda nebija dzirdējusi, ka tāda ir, bet tas pirmām kārtām ir tas, ka es pēc tam pateikšu arī, ka es pārliecinājos, ka man ikdienā nav tā telpa, vide, kur es varu būt 100% klusumā
Man nav ne telefons, ne bērni, ne darbs, nekas, ka tu esi viens, un ka tad tu vari atdoties 100%. Kaut kas, cik ilgi tu vispār biji? 2,5 stundas. 3 stundas. Un bija arī tā, ka tev skaņas, ārējās skaņas bija patraucējuši? Jā, mazliet. Un vai tu izmantoji auss aizbāžņus? Nē, es varu ātri atslēgties, man netraucē. Tev netraucē tas? Ne. Bet iespēja ir auss aizbāžņu. Katram ir jauna auss aizbāžņu. Otrs puses. Jo es arī, kad biju, tas ir tāds nedaudz traucēklis. Jā, bet, tāpēc, ka ir totāls klusums, un tad mazākais mašīnas, cilvēkus es tā nedzirdēju, es dzirdēju vairāk motociklus vai mašīnas trokšņu, tikai to vairāk neko citas nedzirdēju. Un otrā stunda, pirmā stunda, trešā stunda, kāds bija sajūts, kad tu tagad nolēmi nākt ārā? Bija kāda cīņa, kas teica, nepaliec vēl ilgāk? Nē, man bija sajūta viss ar šīm seansām ir tas, ko man vajadzēja izdarīt. Kāds atšķir, kas tev ir tas, kas nolēma to? Es pārliecinos, vai ir vēl kaut kas, ko es gribu risināt, runāt, sajust, redzēt, pārbaudīt, vai man šī informācija, ko es saņēmu, kam es izgāju cauri, ir šobrīd jāsagramo. Man ir tāds, ka visu, ko es daru, es nevaru turpināt, kamēr es nepielietoju praktiski savā ikdienā. Visu, ko es piedzīvoju, es nevaru izlasīt grāmatu līdz galam, jo man ir praktiskas darbības, ko es ņemu no grāmatas, un es viņas pielietoju reizē, lasot, darot. Un šis 2,5 stundas jārns bija jau ļoti pārbagāts ar lietām. Ja es darītu vēl vairāk, es varēju darīt vairāk, bet man bija pietiekami, lai es tagad... Ko tieši tu darītu? Pirmām kārtām, kamēr saņēmos saprast, kāds ir sajūtas tumšā istabā, sākumā bija tā baile ielīst tajā stūrī un nekustēties, jo manī tās bailes no tumšās istabas ir ne jau kaut kāds panikas bailes vai kaut kāds fobijas, bet nāk no bērnības tās bailes par kaut kādiem mošķiem, kaut kādiem rēgiem, kur tev velk zem sēgas un viss šitāds te, kad tur kāds tev pieskarsies. No zem gultas nevarēja nekas būt, jo es neesmu uztaisījis, visi ir pie zemes. Es apsēdzos ar slēdu, ar sēgu un likās, ka tur kāds tur vēļš iepūtuši un kāds var roku paņemt zem sēgas vai pakustināt vai kāds. Man ir vēl joprojām bail, kad... Tas ir no bērnības kaut kas, jā? Tas ir no bērnības, bet no otras puses man ir bail, kad man ir spējas redzēt, sarunāties, sajust garus, mirušos. Es biju pārsteigts īstenībā, kāpēc mēs par šito neesam runājuši vispār tādā brīvajā lidojuma tēmā kaut kā. Tāpēc, ka tas tāds tabū ir uzlikts. Bet es zinu, ka es jau sajūtu savus vecākus un ar tiem es arī runāju, bet man bija vienalga bail redzēt tēlu, man bija bail redzēt vai garu vai vēl kaut ko. Es varu sarunāties, es sajūtu, bet man ir bail ar acīm to redzēt. Tāpēc tā tumsa bija tā, ka tu atver acis, sākumā bija ar acīm ciet, un pēc tam, kad es saņēmos atvērt, es jau tāpat neko redzēju. Bet atkal prāts strādā, un atkal viņu tā. Un tad, kad iedod viņam atpakaļ to, ka tev nekā nav, un tieši tāpat kā aizver, viņš sāk apmulst. Un tad tu sāc viņu pieķert, kurš tas ir, kas vispār man čakā. Vienkārši bija tāds, bet tomēr es redzēšu, ko es darīšu, kā es rīkošos. Tas nākošais, tas prāts spēles. Bet tad ir tāds, es nomierinājos un es vienkārši runājos, darīju, kas bija jādara, nedomājot, vai es redzēšu, vai es neredzēšu. Kā tu jūties vakar no rīta pēc sava vienas dienas retrīta? Vakar no rīta man nebija nekādas tādas sajūtas, man vairāk bija tas, ko es teicu, ka man tas vakar bija sestdienā, kad man bija tas tums pārbauda un pēc tam vēl pirts rituāls. Es zināju, ka man noslēdzās manis 40 gadu posms, un nākamais rīts bija tā kā miera stāvoklis, kad tiešām noslēdzās 40 gadu posms, ko es izdarīju ar to, kas viss bija izdarīts. Un ar viņu tā kā sarunāts, viņš paliek tur, vai tālāk. Protams, es ņemu visu informāciju, zināšanas tālāk. Tas, kas tev tā kā nebija... Tāpēc man tajā nākamā rītā nebija kaut kādas emocijas, jo es visu to dabūju ārā tajā vakarā. Mans jautājums tad uzreiz par pirts rituālu ir... Labi, tu izbaudīji viņu pēc tums pieredzes, bet vai tu domā, pirts rituāli labāk ir pirms vai pēc tums pieredzes? Man personīgi pēc, tāpēc, kad rituālā
tu izej cauri emociju gammām, kuras pēc tam liekas, ka tu nevari apkopot, un caur pirts rituālu tev ir iespēja relaksēties un ar otru palīdzību vēl tikt galā ar lietām, varbūt, ko tu pats līdz galam nevarēji atrisināt tumsas istabā. Caur pirti tev var rasties vēl kaut kādas tādas lietas, kur tev likās, ka melnā istabā tu nesaprati, kāpēc atnāc, bet caur pirts rituālu, caur fizisko ķermeni vai domām tev atnāks atbildes vēl varbūt uz jautājumiem, kas bija melnajā istabā. Es izbaudīju to, ka es pirts rituālu izbaudīju pirms es gāju iekšā. Bet arī pēc es izbaudīju, abos virzienos es izbaudīju, un tas vienkārši ir 100% kaut kādas tur. Bet varbūt katram tas ir individuāli. Tāpēc es tev prasīju, jā. Man personīgi gribējās pēc. Bet ir iespēja, ja kāds skatās šito, tad ir arī iespēja pirms vai pēc, bet, kā jau Silva saka, ir pašam tad jāsajūt. Piedāvāt abus ir pat labāk, ka tu arī iznāc ārā no tumsas istabā vai ieejot. Tad ir pilnībā liekas, ka tu noslēdz viss, kas tev bija jāizdara. Vismaz tajā posmā. Tas nenozīmē, ka tu pēkšņi visu savu dzīvi atrisinās, bet ir kaut kādas lietas. Savu to trakāko labumu. Pilnīgi nevar prognozēt. Tur ir jāiet ar bez prognozēm, bez jebkādām domām. Tu biji gatava? Es biju gatava, un es saprotu, ka es biju gatava. Protams, tās bailes. Tas vārds bailes ir ļoti jotīgs. Kas viņi iedeva? Nezinu, kas viņi iedeva, bet patiesībā bailes ir īstākais dzinulis iet uz priekšu un tieši mēģināt. Man liekas, ka mēs to vārdu bailes uztaisījuši, esam kaut kādu bubulu, bet patiesībā bailes ir īstais zīmols, īstais punkts, īstais dzin, ka tas ir tas, kas tev ir jādara. Un nevis bailes uztvert kā kaut kādu draudu, bet bailes kā stūmienu, iedvesmu. Un tev bija tā, ka tad prāts varēja atrunāt no tā? Nē, man nebija tā, ka prāts centās atrunāt. Man bija tas, kad iegāju tajā istabā, es kontrolēju un nedomāju par tām, kas varētu būt. Es sāku darīt lietas, kad vienkārši prātu atslēgt no tām mūsu tādu prokrastinācijām. Tas ir tas, vai te kāds būs, vai es kādu redzēšu, ko es darīju. Jā, tas vienkārši veids, kā kontrolēt prātu ir jāmāk, un esmu iemācījusies to, ka, lai kontrolētu tās kaut kādas muļķīgās domas, kas neeksistē patiesībā, ko mēs izveidojam paši, es sāku rakstīt un fokusēties uz to, ko es rakstu, ko es izjūtu. Arī to, kad es kontrolēju prātu visu, es centos rakstīt. Tas bija man prāta kontrola. Līdz kamēr es sapratu, ka man vajag... Bet es skatījos tavs pierakstus, tev tur tiešām līdzsrokas. Jā, tumsā vēl labāks nekā dzīve. Jā. Kā es rakstīju, es parādīšu. Es šitā te turēju īkšķi. Jā. Es zināju, kur līnija sākās paļaut īkšķi, un tad es arī rakstīju. Bet man bija pa diagonāli vienīgais. Man diezgan labi, man arī es skatījos, kur tad ir tie pieraksti, un es tāds, wow. Es nelasīju, kas tur bija, bet to rokas man vajadzēja redzēt. Tas bija foršs pārsteigums, jā. Un tad sarakstīju kaut ko, izlasīju vēl pēc tam pārāk? Nē, es vēl neesmu izlasījis, man jāizlasa. Bet es zinu, kas tur bija rakstīts, un es zinu, ka tur pārāk dzīves nebija. Pagaid, es tev varu ieteikt mēnesi vēlāk. Es izlasīju savējo rakstīto un tāds, wow, ok. Es atceros atkal, ko es gribēju darīt, un tad tāds atgādinājums par to, ko es nolēmu darīt. Bet ne visu gribējās pierakstīt, tas arī tas, ka... Es domāju, ka jā. Tur bija ļoti daudz, tas sākums bija tāds, tas bija tas kontrols prāts tehnika, ko es pielietoju, lai man nebūtu tās bailes, lai man nebūtu tā šoka sajūta, kad es esmu kaut kur iemesta tādā vietā, kur es nezinu, ko es gribu. Nosēdēt ir vienīgā lapi. Jā, un es redzēju, ka tu no rīta jau sāk strādāt šodien pēc šitās atpūšanās. Bet šī nav atpūšanās, tu arī patstāvīgi strādā tajā pašā laikā, kad tu mēģini atpūtināt sev. Bet kā ir šodien, piemēram, atkal atsākt to darbu, kas tev tikai jāsāk ir pirmdienās darīt? Kā ir tas prāts? Ir klusāks, ir savādāks? Kāda ir atšķirība galvā? Galvā ir... Kā ir, ka tev te 40 vairs netraucē? Ir kaut kādā, kā tu strādā tagad? Kāda jēga, kad iet tums istabā visu to atstāt 40 gadus, ja tagad darbā man ir viss tas pats? Nav man stresa, nav man uztraukuma, nav man pārmetuma, nav man tādas lietas, bet ir tas lauziena punkts. Vai tas, ko es daru, ir tas, ko es gribu darīt? Jāsēž pie teviem šitā, ja es saku, nekamēr jāsēž kaut kur tur, bet tu te... Vai tas, ko es daru, ir tas, kas man būtu jādara? Man ir tā, es par to nedarīju vēl par darbiem, tas nebija mans mērķis šoreiz. Mans mērķis bija cits sakārtot lietas, bet ar darbu ir tā, ka
cik ļoti mūsdienu situācijas, kurās mēs dzīvojam, tu nevari 100% atļauties būt vietā, veidā, kā tu vēlies, jo materiālais stāvoklis man ir nodrošināts no man pamatdarbu, un es to daru vienkārši darīšanas pēc, jo es zinu, es pārzinu, ko es daru, bet man tur nav ne sirds, ne dvēseli, ne bauda. Tas ir tas, kur mēs esam ieskrējuši kā žurku skrējienā, tas ir tas darbs. Bet viņš ir vajadzīgs, lai... Jā, es tev saku, bet, kad tu spēj atšķirt, ka tas ir tā, un ko es eju tur, un tagad ir to tas mans kaut kāds process. Es viņu izpildu kā pienākumu, kas ir jāizdara, un man nav tāds, kad es viņemu ikdienā, un es ikdienu velku darbā, tās ir divas dažādas tā kā pasaules. Es viņas negribu pat savienot, jo šīs pasaules nav savienojums ar to, ko es gribu caur sevi nodot tālāk. Melno istabu es gribētu vēl vienreiz vairākas reizes izdarīt arī saistībā ar darbiem, bet tur jābūt 100% gatavam, jo nevar vienkārši iet pamēģināt. Tur ir jābūt ar zinām lēmumu, ka tu pēc tam esi gatavs rīkoties. Tev vajag jautājums ar sevi, Tev jābūt gatavam rīkoties pēc tam, jo ja tu kāda jēga tev iet, es gribu strādāt vai negribu, tu atrod atbildi melnā istabā, kad tu gribi pavisam kaut ko citu darīt, bet tu pēc tam izēj no melnās istabas un tā it kā nekas nebūtu un turpini to, ko tu dari. Tāpēc arī mans mērķis bija sakārtot manas dzimtas saknes. Tās es arī sakārtoju, es arī izstāstīju, izrunāju, atbrīvojos un es zinu, kur es esmu šobrīd un es zinu, kad mēs esam izdarījusi pareizās izvēles un es turpināšu darīt vēl papildus tās izvēles, kāpēc es aizgāju uz to melno istabu. Jo es ikdienā neesmu bijusi nevienā telpā, nevienā vietā, vidē, kur ir šis 100% tu, klusums ar sevi, ar savām domām, vārdiem, runām, emocijām. Tas bija tā prātam tāds, nevis tā kā explosion, bet tāds, vai tā vispār vēl ir iespējams, vai tā dzīvē. Jo mums jau ikdienā, kopš piedzimšanas, tev visu laiku ir apkārt kņada, kaut kas notiek, kaut ko pieprasa, kaut kas jādara. Un tur būt... Kā to bīdi? Skaties, tu pieminēji par to piedzimšanu. Mēs mammas vēdrā arī esam tumsā, bet mēs dzirdam vibrācijas un trokšņus. Un man atgādināja tā tumsistaba atpakaļ mammas vēdrā. Sakārtot, ejam no sākuma, tagad tāds, Mārtiņa tagad sēdi un štuko un raksta ārā. Un arī es ievietoju to šupuļu tīklu vai izmantoju šupuļu tīklu. Nē, es netiku tik tālu. Es vēl neuzdrošinājos pēc tam aiziet. Man pirmā diena pagāja tā, ka es iegāju iekšā, uzelpoju, uztaisīju savu tādu meditāciju caur elpu un pēc tam apsēdos tajā šupuļtīklā un es nezinu, tur atkal kaut kas salūza manī vai atkal atstāja no manis sev kaut ko un tad bija tas atgriezies mammas klēpī tāds, wow. Es domāju, ka to istabu var izmantot arī tiem, kuriem nežēlīgi varbūt ir fobija pret tumsu, to istabu var kā meditācijas ar sveces gaismu arī izmantot, un tas arī ir 100%, kur vienkārši ir tā telpa, kurā tu vari norobežoties no visa. Jo kas mums ir par problēmu? Mēs nevaram saprast sevi, izzināt, iemīlēt, sarunāties ar sevi, iziet cauri visam, kas ir tevī, ja mēs esam paralēli pasaulē, kur tu dzirdi visu pārējo. Beidzot ir vieta, kur tu dzirdi sevi. Kur tu sajūti sevi 100%. Nē. Un tā svecība netraucē. Nav jābūt 100% tumsai. Es sapratu, ka arī tiem, kuriem nežēlīgi fobija. Jā, jo tas nav nekāds noteikums. Tur nav nekāda noteikuma, tur ir svecība. Labi, gaisma mēs nekad, protams, priekš kam tu braukt, ja tu gribi gaismā sēdēt, manas izrama un tādā melnā tumsā. Tā nē, bet to svecību tu nopūt tad, kad tu esi reāli gatavs kaut vai uz tām 5 minūtēm. Durvis ir vaļā no iekšas, var visas durvis attaisīt un var izskriet ārā tad, ja kaut kas man, bet uz to vispār nav ko koncentrēties, jo cilvēks tikai uz kaut ko šādu būs nobriedis tad, kad viņš izturēs to laiku, ko viņš ir sarunājis ar sevi, savu ķermeni. Tas tā, bet klausies, kāds tev ir, piemēram, vispār vēl prakses, ko tu pielieto? Jā. Ko tu, piemēram, pielieto jau ikdienā? Kuras ir tās vairākas vienalga, kas tu no rīta iedod to spēku visai dienai? Un kuras ir tās arī uzreiz, kuras tu lieto tikai 1 mēnesi, vai reiz gadā, vai kaut kāds savs periods, kāds tev ir? Pirmais ir pateicības rītos vakaros ar bērniem, ko es iemācījos, kas ir ļoti spēcīgi. Vienkārši pateicības par to, kas tev ir. Pasaka 2 teikumus pateicības. Esmu pateicīga par to, ka man ir veselība, manai ģimenei ir veselība. Mēs esam mīlēti, saticīgi, draudzīgi,
Mums ir nepieciešamās lietas, lai šo dienu izdzīvotu. Mums ir nauda, bagātība, mīlestība, saticība. Visu es uzskaitu. Es varu vienkārši turpināt. Bērniem varbūt ir grūtāk. Es pasakos par tagadni. Es nerunāju par nākotni, par pagātni, lai gan es arī pasakos. Es bieži vien nobeidzu, es pasakos par to, kas bija, kas ir un kas būs. Tas ir ļoti spēcīgs teikums, par ko es pasakos beigās. Bet vēl spēcīgāks par šo ir Ho'oponopono, ko daudzi nespēj izteikt un saprast. Ho'oponopono tehnika, kur ir 4 gan izvārdi teicieni, kas ir visspēcīgākā lūkšana, visspēcīgākā pateicība, visspēcīgākā cietināšana, visspēcīgākā vispār, ko esmu piedzīvojusi un arī citiem nodevusi. Un es angliski pateikšu, jo man latviski ir tie vārdi nesaskantā. Forgive me, please forgive me, sorry, thank you and I love you. Tātad forgive me, sorry, thank you and I love you. Šādi 4 ietilpst, šajos 4 vārdos, teikumos ietilpst apakšā jebkas, ko tu vari iedomāties. Un šis visvairāk ir jāprojekcē, ja kāds ar tevi runā, un tev nepatīk, ko viņš saka, jo vai tev kāds atnāk cilvēks, vai tu runā, vai tu redzi, un ir kaut kas, kas tev triggerē, vai tam līdzīgi vispār noskaidro šo, vai kaut kāda situācija, kaut kas nepatīk, nesanāk, tu netiec galā, tev ir stress, tev ir bēdas, tev ir asaras, jebkurā situācijā šie 4 teikumi man nav bijis neviens cilvēks, kurš nav pamēģinājis un nav sanācis precīzi. Vai labi, iet runa par tevi? Man tas strādā visvairāk, protams, tikai caur mani. Ja kāda vajag, viņš klausās, viņš pieņem. Tikai caur mani tas ir arī pieredze. Un tad ir pēdējais, ko tagad jauns ir... Bet tas ir tas, ko tu ikdienā dari. Jā, katru dienu. Ho'oponopono ir katru dienu. Jā. Katru dienu, katru mirkli, jebkurā mirklī, arī šobrīd. Katru dienu dari? Nē, šis ir lielākoties, jo viņu var jebkurā mirklī izteikt. Tas ir vispēcīgākais, kas tev pat nav vajadzīgs. Un tad ir nākamais, ko es jauni iemācījos, ir tieši šobrīd pirms Melnās istabas. Es iemācījos Silvas metodi, viņš sanāk José Silva, prāta kontroles. Kā jūs nolēmāt, ka jums vienādi vārdi ir? Viņam ir uzvārds. Tas ir uzvārds. Jā, jo vairākam ir Silva uzvārds. Jā, tie ir portugāļi. Portugāļi, un brazīlieši, man liekas, vēl kaut kas. Man ir vārds, jā. Un tur tā tehnika ir iet sevī, skaitot no 100 uz 1. Aha. Un paļauties ir kas tev nāk. Tā ir tā metode, ko es pielietoju arī Melnajā istabā. Un tagad es pielietoju, kad man vajag meditēt, es šo te meditāciju pielietoju tajās reizēs, kad es meditēju. Plus vēl ir papildus tehnika, filmu fragmentu veidošanā, lai izdzēstu pagātni, ieprogrammētās pagātnes situācijas un pārveidotu viņus uz labāku. Tās ir jaunās tehnikas, ko es sāku pielietot, bet ne katru dienu. Ho'oponopono ir nevis katru dienu, bet katru stundu es varu pielietot viņu. Un tad tev iedod to vajadzīgo enerģijas devu. Atrisinās situāciju. Viņa atrisinās pat no sevis. Tu viņai uzticies, vienkārši tā situācija atrisinās. Vai nu tu nomierinies, vai nu tu vairs nedusmojies, vai nu tu sāc smaidīt, vai nu tev naudu ieskaita. Viss notiekās tikai pateicoties. Sākumā tad, kad tu tam neticēji, bet tu darīji. Tev tas strādāja? Bija papildus, jāsaka, vairākas reizes, kamēr tev tas prāts sajiet kopā, zemapziņa ar apziņu sajiet kopā un prāts pieņem un ķermenis pieņem. Tu sāc darīt, tas tāpatās ir, mēs taču bērni arī mācāmies staigāt, krītam, sasities, sāp, taču nepaliks kuļu. Tu netici, ka tas nestrādā, jo tu redz, ka tas strādā no kāda cita, jo, jā? Nē, es to neredzēju, izlasīju un es pieņēmu to, ka... Tas jau ir redzēt no cita, tas jau ir kopumā, ok. Un kuras ir tās prakses, ko tu, piemēram, reizi mēnesī dari vai reizi gadā? Ir jau kaut kāds noteikts, vai tu vienkārši kā nāk kaut kāds... Jaunas, katra reize kaut kas jauns. Elpošana ir kaut kas jauns šogad, tad ir citādāk veida meditācija, ritmiskā elpošana, pirti pirmo reizi šādā veidā izbaudīja Melno istabu. Man laikam patīk kaut ko jaunu reizi gadā pamēģināt. Tas var būt jebkas, bet tagad es apzinos, ka... Labi, tad es pārfrazēšu jautājumu, vai ir kāds šīs meditācijas veids, retrīt veids, ko tu gribētu atkārtot? Tu jau teici, Melnā istaba būtu vēl man reiz. Pirtes iesaka regulāri, kā pirtnieks esoši. Nē, pirtes netaisīt regulāri. Reiz mēnesī? Nē. Par tik bieži nē? Nē, pirtes varbūt 2 reizes gadā taisīt. Wow. Man tas nav nepieciešams. Tas ir labi, ja? Tas man paliek, man ir tā, ka es tur aizēju, kad es tur izdabūju ārā pusgadu, viss, kas man jādabūja,
Jo pēc būtības es sajūtu sevī, kas ir man par traumu vai vajadzību. Es atrodu īsto ceļu, īsto vietu, īsto cilvēku, kur man jābūt. Bet viens, ko es esmu uzsākus pati, ir to sieviešu apvis taisīt Anglijā, Latvijā Kuldīgā bija arī. Un tad būs Anglijā, kas ir tas, ko es arī turpināšu darīt, kas būs, jo tur ir daudzas tehnikas un atkal ir tas pats. Tu nezini, kas tevi sagaida. Tas ir mana meditācija, kad es eju uz kaut ko. Tā jau ir tava komforta zona vai tu kāp viņā iekšā? It kā mana komforta zona, no kuras es tos apvis taisot. Apvis es jau nezinu, kas tur būs, kāda cilvēka atnāks, kas man notiksies tajā. Tad katru reizi tu tagad kā pārā no savu komforta zonu. Jā. Man meditācija ir kāpšanā no komforta zonas, to varētu tā pateikt tagad. Palīdzot citiem, tas ir augšana sev. Tad reāli, reiz 10 tu izaudz. Jā. Super. Wow. Tad tie būtu tavu retrīti, ja? Jā. Jā. Nu, tad nākošais labāks jautājums ir, ko domā par to, ka Tums istabā ir vēlams arī iet pāriem? Tā bija mana ideja, kad es arī pirms es gāju. Jābūt pārliecinātiem abiem pāriem, ka viņi ir tam gatavs, lai nav tā, ka viens piespiež, otrs grib, otrs negrib. Tur jābūt. Es noteikti ieteiktu kaut kādu stundu vienatnē. Es ieteiktu noteikti katram pabūt stundu tur pirms tam. Vienatnē tagad pirms iet kopā, jā? Jā, bet tas ir visspēcīgākais un gluži neaizslēgt tās durvis, bet vienoties kaut kā, kad neiziet no telpas strīda, jo tur divatā būt ir, es ticu, ka tur gammas būtu tik saspringtas, saspīlētas un tāpat laikā ideāls veids, bet tur ir jāizdomā, kā šim pārim palīdzēt saprast, ka tā vide ir drošākā vide, kur viņiem palikt, nevis iziet un nepabeigt to seansu. Ja vienojās abi iet ārā, tad abi iet ārā. Bet skaties atkal, tu neņem tos cilvēkus, kas vēl nav elpojuši vai nav citas prakses pielietojuši. Šis, man liekas, Tums istaba un Tums pieredze tāds nav, ka tu varēsi pat ieraudzīt vai uzskries virsū šai reklāmai vai manai reklāmai. Tur tiešām ir tādi cilvēki, kas ir tā kā, ir tā kā gatavi jau no kāda kosmosa puses, kas redz to, ka tu varētu ieiet tur, lai tu dabūtu savu atbildi atkal. Un tad es tā domāju, mēs neņemam tos cilvēkus, kas tikko ir sapratuši tā, ka ir jādara kaut kas. Bet arī tiem, viņi bijis jāizdara kaut kas, jā. Bet arī tiem, kuri ir kaut ko jau tā darījuši kopā vai atsevišķi, tas ir tas, ko es sāku. Tajā melnajā istabā tu nevari būt gatavs ne uz skolu. Vienalga kādus retrītus esi gājis. Tu dari vienīgais to, ka tu esi uzelpoju, esi vingroju, tu pievilkos, piepildējos, visu to fizisko tu dari, vēl joprojām tu dari, lai tu atkal pēc tam saņemt no tās Tums atpakaļ savu to jautājumu atbildi. Tas ir vienatnē, bet iedomājies. Nu jā, pa pāriem, bet es arī sajūtu to sežot iekšā, ka te arī būtu un kā es varētu izrunāt un salabot attiecības ar vienalga kuldu. Vai kas notiek, ja otra persona klusē? Bet skaties arī no otras puses, ka tu neredzi to attēlu, to realitāti, tu redzi viņam tikai to, tu dzirdi balsi un tu jūti viņu, to ķermenisko, ja tu gribi saskarties vēl, bet tu neredzi vairāk un tev nav tas citu cilvēku iedotais kaut kāds viedoklis par to personu. Man liekas, tas būtu tāds tīrīšanas rītīgs tāds. Noteikti pāriem, pat ne pāriem, arī tur var būt mammas un meitas. Es nezinu, vai viņš būs gatavs kaut ko tādu darīt, ja viņš būtu, es labprāt iet tādā, bet mans šī brīža motivācija ir to darīt nevis caur melno telu, bet to var darīt bez. Tad, kad abi saprot, ka uz to ceļu var iet, bet tā melnā istaba būtu tāds tā kā punktiņš. Ziniet, tā kā mazos bērnīgus vannā ieliek, tad liekas, ka pāris tajā melnā istabā tā kā attīrās, ir tā kā attīrīšanās, piedzimšanas jauna tāda piena sajūta. Es tev nemāku pateikt, bet tiešām, ja pāris tur iet un viņš tā kā noslēdzošais dzīves posms vai attīrīšanās vai jauna sākums, tas ir varbūt pat vairāk nekā iet precēties, ka tajā Tums istabā tu saslēdzies kopā ar to cilvēku enerģiju bez fiziskās redzes. Citā līmenī. Es domāju, ka mums telefona baterija vairs neatļauj filmēt. Bet man ir vēl 2-3 jautājumi. Kā tev vispār sauc? Jā. Mans vārds ir Silva, uzvārds Vilnīte. Kurienes tu esi?
dzīvoju agrāk Kuldīgā, tagad esmu Anglijā 15 gadus. Cik gadi tev bija, ka tu jau aizbrauc no Kuldīgas? Nu, no Kuldīgas es aizbraucu, ka man bija 18 pēc vidusskolas uz Rīgu. Rīga bija sākumā, un pēc tam 2009. gadā, cik man gadi bija, es nezinu, bet 2009. gadā aizbraucu uz Angliju dzīvot. Uz Angliju? Jā, kur Francija palika? Francijā tā nebija man dzīvesvieta, tur es braucu ciemos pie Iveru, kur dzīvoju, tur strādāju, tur es centos iedzīvoties, bet es nekad nesajūtu, ka es tur dzīvoju, jo es tur biju mēnesi, 2. Bet tad tu 9. gadā jau biji Anglijā? Jā, 9. gadā jau uz Angliju aizbraucu, un tur, jā, piedzima bērni, izveidoja tās, tās ir mājas. Kurā gadā tev bija Anglijā jau bija bērni? 2011. man ir Isadora. Un 2012. Izadora piedzima un 2014. piedzima Dorians. Olimpisko spēļu gadā. Jā. Jā, 12. gadā, bet tas droši vien nav būtiski taviem bērniem vispār necīgi. Forši, jā. Un tagad tu esi atgriezusies, jo katru gadu, man liekas, arvien vairāk tu tā kā ilgāk paliec to vasaru šeit Latvijā. Kas tas ir, kas tev tā kā... Pirmkārt, darbs man dod tādu iespēju pārmaiņas pasaulē, kas notiek ir paralēli arī, ko es varu pieprasīt, un tad, kad ir šīs meditācijas retrīti, kad tu pārzini sevi, tu zini, ko tu vari jautāt, nezinot, vai tu dabūsi to atbildi, ne, bet jautāt, tad arī tu iegūst, un pielietojot visu šīs tehnikas, ko es esmu iemācījusies, tu arī iegūst to, ko tu gribi. Tas nebija tā, ka es tikai 100% gribēju Latvijā, bet jā, es sapratu, nav vērts 2 nedēļas turp šurp skriet, ir vajadzīga tā stabilitāte, kas dod to vērtību un jo vairāk. Jā. To vērtību, ka tu tomēr kaut ko upurēji, lai saņemtu. Jā. Tiešām. Bieži vien tā ir nauda, kur cilvēki baidās upurēt. Kā tu jūties šodien? Šodien mierīgi. Gribētos atgriezties, gribējās ilgāk tur palikt, bet bieži vien tas nozīmē, ka ir vērts atgriezties. Šodien es jūtos varbūt mazliet saspringt, jo man ir darba pienākumi. Pirmdiena atkal sākās. Nē, man pirmdiena nav pirmdiena, man ir darba pienākumi vienkārši. Otredz mēs mainam rāmjus, un tas arī ir labi. Mēs nepaliekam vecos PSRS rāmjus. Mēs mainam savus rāmjus, jo arī vakar bija darbiena. Aizvakar bija darbiena. Sauc to, kā gribi, bet tas bija vispār. Katra diena ir darbiena priekš sevis. Jā. Ko? Tev ir kaut kas, ko gribi pateikt īsumā? Ir vēl kas kaut kāds, kaut ko es neaizķēru. Par ģimenēm mēs nerunājam, to, ka mēs esam... Nē, es jau pateicu par to, ka man bija... Vispār, galvenais bija dzirdēt par to melno istabu, kam tu ieteikti, kam tu neieteikti. Būtībā ir tas, kad man patīk, ka tai melnai istabai ir priekštelpa gaišā, kur tu vari arī pasēdēt, pirms tu nolemi iet iekšā, kas man ļoti patīk. Tur ir gaisma, gaišs veids, kur tu vari saprast, kā tu gribi iet, varbūt sarakstīt punktus, varbūt, ko tu gribi sadarīt. Vienalga, kas ir tā vajadzība, sagatavoties, tā sagatavošanās telpa, kas man ļoti patika. Un arī pēc tam, kad iznāk no melnās telpa, atkal tu vari ieiet tajā pašā telpā un neiet uzreiz ārā. Tu vari pabūt ar sevi, izanalizēt, pierakstīt, sajust un saprast, ko tu piedzīvoji. Tā ir ļoti, ļoti vērtīga lieta, ko es pamanīju. Jo man bija pēc melnās istabas, pirms melnās istabas es uztaisīju video un bildes priekš sevīm, kā es iztos, un arī pēc tam, kā es iztos, kā es jūtos, un pilnībā liekas 2 cilvēki atkal. Bet vēl arī tas, kad tu iznāc no melnās istabas, ir sajūta, ka tu negribi atgriezties reālajā pasaulē. Un tas ir mazliet tā kā biedējoši, ka tu negribi satikt nevienu cilvēku, tu negribi runāt, tu negribi neko darīt. Tu gribi palikt tajā stāvoklī, jo tu saprati, ka no tā, no kā tu baidies, ir patiesībā īstā vērtība, kurā tu gribi atgriezties vai palikt. Bet pēc tam, kad tu saproti, ka tu jau vari paņemt to līdzi ar ikdienā, tad ir pavisam cita sajūta. Jā, un pēc tam ir tā, ka tu gribi padalīties ar daudziem, kuri ir iesaistīti tajā. Tie, kas spēj paņemt tavu informāciju, ko tu gribētu dot, bet tāda vienmēr atrodas, jo tev tā enerģija, tā kā viņi, kam tagad iedod, un tad slēdzas klāt, un tad tu iedod, un tad viņi uztver, un tā mēs tālāk arī tiekam. Jo es arī šito sapratu, es biju tā kā būdzis uz to visu, tik līdz es saprotu un mani spiež uz ceļiem, Mārtiņ, tu dod
dod šito, tu reklamē šito, tu ņem un reku piedāvā, un es tāds, mums ir iedots instruments. Neko, un mani visu laiku spiež vēl vairākas lielākas prakses taisīt, lielākas un vairākas meditācijas un cilvēku, un jāvada nometnes tagad ir, un tas. Un ja tu to nedarīsi, sāksies problēmas, strīdi, veselības sarežģījumi, viss šitas sākās. Mēs cilvēki domājam, kāpēc mēs slimojam ļoti bieži, tāpēc, ka mēs nedarām lietas priekš sevis, un otrs, ka mēs nedodam to tālāk. Kāda jēga tev izlasīt grāmatu, ja tu pēc tam neiesaki kādam to izlasīt? Jā, vai arī izstāstīt vienkārši, kas tur bijis labāk. Visu laiku ir jādod. Tā ir, ja kāds nezina savu misiju, tad viena no lielākām cilvēks misijām ir nodot savas zināšanas, savu pieredzi, kādam palīdzēt caur savu pieredzi. Tā ir lielākā dzīves misija, un nemeklējiet tur kādu jums hobiju, kādu jums biznesu, kādu jums naudu. Viss, tiklīdz tu kādam palīdzēsi, kādam nodosi savu zināšanu, savu pieredzi, tā tu sajūtīsi lielāko gandarījumu dzīvē augstāk par naudas vērtību. Viss. Šito sauc par sprediķi baznīcā. Nezinu. Es vienkārši salīdzinu, kā ir arī citājās vietās, kur cilvēki iet un klausās. Tā kā neviena vieta nav slikta, šis nav labākais variants. Neviens cits arī nav labāks variants. Visi ir varianti. Katram ir savs ceļš pie... Punkts ir vienam, visiem vienāds, tikai katram ceļš ir savādāks. Un es šito, mēs varētu arī izmantot šito te kā labu reklāmu un aicinājumu visiem puiku vecākiem vecumā no 11 līdz 17 gadiem uz nometni, ko vadīšu es, Mārtiņš Vilnītis un Sandis Tīrednis. Bauskas novadā no 25. augusta līdz 29. augustam piesakam savus puikas. Mēs arī iesim cauri pārējai no bērnu uz pusaudža gadiem, caur vairākiem piedzīvojumiem mežā, upē, pirts celšanu un vispār atpūšanos un daudz sarunām par to, kā ir vispār būt bērnam, bijis bērnam, un kādi tagad vajadzīgi būt pusaudzim. Tas ir mans rakstat, zvanat, sūtat pieteikumus uz e-pastu, uz WhatsAppu, zvaniet, vai arī būs pieteikuma links kaut kur te augšā, apakšā, vienalga kur, un tad es vēl gribu novēlēt masai Silvai Vilnītei, Silvai. Jā, grūti bija tā. Jā, kā tā es sarunāju pateikt, bet viņai uzvārds ir Vilnīte, bet mans novēlējums tev ir arī izbaudīt un piepildīt šo uzvārdu nomainīt, lai tavs sapnis piepildās. Jā, nomaini? Jā, jo man liekas, ka tas ir tā kā bijis tavā laikā, kad tu augi, es nezinu, vai tu to esi tā stipri pieņēmus mainīt vai nemainīt to uzskatu to, ka tev ir jāiziet pie vīra un tādā veidā izbaudīt to savienošanos daļu dzīvē, kā ir tad. Jo tas nav tikai papīros, bet tu reāli nomaini savu dzimtu un pārēji cita cilvēka dzimtā. Un tad man arī liekas tagad kopā par to, ko tu dari ar savu dzimtu, un kā to sakārtot, lai tu varētu iziet beidzot pie vīru un palīdzēt atkal tur visu to sakārtot, jo tas, ka tavs uzdevums būtu veselē. Tāds man ātrs tāds ieskats tavā dvēselē, jo arī man ir tie visādi foršie teikumi nāk kaut kur no kaut kurienes, un tad tāds uzvēsāds uzmetās, un tas mans novēlējums tev ir kā sievietē, jo neesi tu tā, kas mūsu dzimtai ienes tālāk ir uzvārds, un mēs tiešām varam būt. Vēl pazaudēt savu identitāti. Es tev no sirds to, ja tas nav kaut kā... Tas ir kaut kas tālējoši, ko es vēl nezinu. Arī es tā kāds izdzirdēs, jo viņai vēl projām ir tēva uzvārds, tā kā visiem ir iespēja. Dzimtas uzvārds! Tā kā Ivar, tev laikam priekšroki ir, bet ja no tu tomēr nezinu, kā to darīt, tad caur tumsu sistēmu, es domāju, ka tu mierīgi var uzzināt. Iepāk reklamēt savu visu, bet tā arī, Dzirdādāk jau neuzzina cilvēkiem, mēs nevinājām. Jā, un tad es arī iedomājos, ka man tāds rakstošos jautājumus cilvēki, iedomājos par to, ka tas var būt vienas dienas retrīts tev. Jā. Tu atbrauc no rīta, mēs izējām cauri teritorijai, kur ir ļoti liela, 2-3 hektāru teritorija, caur mežiem, sēņas, tagad var salasīt, ja ir tāda vēlme, vienalga, bet man ir, ejam kopā salasam asāņu, man es apēdīšu. Bet to
process iziet cauri, pirms vai pēc tumsas istaba, un tad atkal pirts vai nav pirts, un tad vienkārši sarunas un arī interviju pašās beigās par to, kā bija un kā ir tagad pēc tam. Jep. Paldies jums. Paldies. Čau. Paldies. Šis bija daudz. Super. Tiekamies kad atkal? Kad vien būsim iespējas.